Šalom! Ļoti svētītais, ļoti dārgais, ļoti mīļotais Dieva bērns. Mūsu dzīvē ir dažādi laiki, un pienāk arī tādi brīži, kad nav svarīgi, cik stipri ir mūsu ģimene, vai cik daudz labi draugi mums ir. Ja tad, kad mēs ejam cauri grūtībām vai caur pārbaudījumiem, mēs tik un tā jūtamies tā, it kā būtu valkuši vieni. Mēs jūtamies tā, it kā par mums neviens nerūpētos, ka mūs neviens nesaprot. Bībelē ir kāds stāsts par Martu un Mariju. Martai šīs sajūtas arī nebija svešas, jo bija kāda reize, kad viņa sauc uz Jēzu: Kungs, vai tev ir vienalga, ka mana māsa ir atstājusi, lai es kalpotu viena? Arī Jēzus mācekļi pazina šīs sajūtas, kad viņi jutās maziņi, vientuļi, nelaimē, un tad brīdī viņi sauc: Mācītāji, vai tev ir vienalga, ka mēs ejam bojā? Šodien varbūt tavs sirds sauc: Kungs, vai tev ir vienalga, ka es esmu viens? Vai tev ir vienalga, ka es esmu nelaimē? Vai tev ir vienalga, ka es eju bojā? Mans draugs, Dievs rūpējas par tevi, un viņš ļoti stipri tevi mīl, un viņš grib, lai tu katru rūpi atdod viņam. Ne tikai dažas, bet visas rūpes. Viņš grib tavas lielās un mazās rūpes. Nav nekas pārāk maziņš vai pārāk liels priekš Dievu. Ja tas ir tavā sirdī, un tu rūpējies par to, tad viņš grib, lai tu atdod to viņam. Kad apostuls Pēters rakstīja 1. Pētera 5:7, visu savu zudīšanos metiet uz viņu, tad viņš runāja par to, ka tam jābūt pastāvīgam procesam mūsu dzīvē, ka mēs pastāvīgi atdodam savus rūpes viņam. Kā tikko rūpe atnāk, tad mēs atdodam Dievam. Dievs grib, lai mēs visus savus rūpes atdodam viņam. Viņš grib, lai tas kļūst par mūsu dzīves sastāvdaļu. Kāpēc? Tālāk šī rakstījā ir teikts: jo viņš gādā par jums. Tu uzliec un atdod savus rūpes tam, kurš mīl tevi. Tam, kurš atstāja debesis, lai atnāk šeit uz zemi un nomirtu par tevi. Tu atdod šīs rūpes nevis vienkārši kādam cilvēkam, bet tu atdod rūpes tam, kas atdeva savu dzīvību par tevi. Un, kad tu ej caur grūtībām, caur dažādiem grūtiem apstākļiem, tad Dievs grib, lai tu tici, ka tu neesi viens, jo viņš ir teicis, ka viņš tev nekad neatstās un nekad nepametīs tevi. Ebrejiem 13:5. Viņš vienmēr rūpēsies par tevi, jo tu esi viņu rūpi un uzmanības centrā. Tu nekad neesi viens, par tevi rūpējās. Un šodien ir atkal jauna diena. Ir uzlikusi saule, un ir brīnišķīga diena. Un tāpat kā šodien ir jauna diena, un varbūt tu redzi aiz manis, aiz muguras tek upe, un upē ūdens ir tekošs, vienmēr svaigs. Tāpat arī ar Dieva žēlstību un viņa labvēlību. Šodien viņi ir jauna, bagāta un pāri plūstoši. Tieši priekš tevis. Un es tev gribu teikt, ka viņi ir pietiekoši, lai tev šī dienā palīdzētu, lai kādos apstākļos arī tu nebūtu. Tāpēc atceries, Dievs rūpējas par tevi un tu neesi viens. Dievs tev ļoti mīl, lai Dieva miers ir ar tevi.